Labdien! Mani sauc Kristīna Devija, un es esmu transpersonālās psihoterapijas speciāliste. Šis ir mans kanāls, es priecājos jūs šeit redzēt, tāpēc spiediet pogu patīk un sekojiet man. Un šeit es dalīšos ar dažādām cilvēka dzīvē svarīgām tēmām. Un šodien viena no tādām tēmām, par ko es gribu parunāt, ir piesaistes stili, jeb kā mēs veidojam attiecības. Šī tēma ir aktuāla manā praksē, strādājot ar sievietēm, jo attiecības ir mūsu vissarežģītākā joma mūsu dzīvē, jo attiecības vienmēr atspoguļo to, ko mēs sevī glabājam. Attiecības vienmēr izceļ neatrisinātas lietas, nedziedinātas lietas, un ja mēs spējam tajā visā ieskatīties, tad mēs attiecībās varam izaugt. Taču tad, kad mums nav šīs informācijas, kad mēs sevi nepazīstam un mēs nezinām, kas ar mums notiek, tad bieži vien ir tā, ka cilvēki maina attiecības, bet, diemžēl, dinamika nemainās. Šodien runājot par šo piesaistes teoriju, viņu aprakstīja psihologs Džons Bowlbys, un viņš atklāja, ka bērna agrīnā pieredze ar mammu vai ar to personu, kuru bērnu aprūpēja, atstāja ļoti lielu ietekmi uz cilvēku dzīvi vēlāk. Tātad tas, cik bērniņš jutās droši kopā ar savu mammu, cik mamma dzirdēja vai sajūta viņa vajadzības, kā viņa spēja apmierināt šīs vajadzības pēc tuvības, pēc ēdiena, pēc glāstiem, pēc mīlestības. Tādā veidā bērns to paņem kā tādu iekšēju programmu par to, kādas ir attiecības un kā veidot šīs attiecības. Un viņš aprakstīja 3 šos tādus uzvedības modeļus, par kā mēs veidojam attiecības. Viens ir drošā piesaiste, otrs ir trauksmainā piesaiste, un 3. ir nedrošā piesaiste, kas ir arī izvairīgā piesaiste. Runājot par drošo piesaisti, tā ir piesaiste, kurā cilvēki jūtās labi savās attiecībās, kurā cilvēki prot runāt par savām vajadzībām, kur cilvēki prot risināt konfliktus, kur cilvēki neizvairās no tuvības, no neērtiem jautājumiem, no sarežģītām sarunām. Un šie cilvēki visticamāk bērnībā arī saņēma šo tādu mammas klātesamību, kad mamma vai kāda cita aprūpes persona bija klāt, apmierināja bērna vajadzības pēc pārtikas, pēc siltiem, tīriem mautiņiem, pēc glāstiem. Un tādā veidā bērns iemācījās, kad mamma ir klātesoša, ka viņš vienmēr var palūgt viņas vai pasaukt pēc viņas palīdzības, un viņa vienmēr būs klāt. Tādā veidā šis bērns pieņēma, ka pasaule ir droša vieta un ka attiecībās būt ir droši, ka viņš drīkst prasīt savu vajadzību apmierināšanu un ka vienmēr būs cilvēks, kurš pievērsīs tam uzmanību. 2. piesaistes tips ir trauksmainais piesaistes tips. Un šādi bērni savā bērnībā jutās nedroši vai trauksmaini, kad kaut kādā brīdī māma bija pieejama un kaut kādā brīdī nebija. Tas varēja būt tad, kad bērniņš tiek kaut kur atstāts un viņam nav skaidrs, kad māma būs vai vecāki būs viņam pakaļ. Un viņš sevī jūt tādu nedrošību par to, vai vecāki būs, vai vecāki nebūs klātesoši, vai viņi pieņems, vai viņi atgrūdīs, vai viņa vajadzības tiks apmierinātas vai nebūs. Un bērns sevī jūt tādu trauksmi, tādu nedrošību par to, vai viņš var
saukt pēc šīs palīdzības, vai vecāki būs klāt un viņu atbalstīs. Tie ir arī cilvēki, kuri vēlāk jau veidojot attiecības, nejūtas droši attiecībās. Viņi ir trauksmaini, bieži vien šie cilvēki cenšas pieķerties savam partnerim. Viņiem bail, ka viņus pametīs, atstās. Bieži vien tās ir šīs tādas līdzatkarīgas sievietes, kuras ir trauksmainas, kurās ir šī trauksme par attiecībām. Un šīs sievietes bieži vien arī izvēlās šo tādu izvairīgo tipu, jo viņas ir pieradušas no bērnības dzīvot šajā tādā trauksmē, kas ir tāds viņu normālais stāvoklis, būt trauksmē, nejūtot šo tādu drošību. Un ja arī viņas kādreiz izvēlētos partneri ar drošo piesaisti, visticamāk, viņas nejustu šo tādu iemīlēšanos vai viņām šīs attiecības liktos garlaicīgas. Trešais piesaistes tips ir nedrošā vai izvairīgā piesaiste. Un tie ir bērni, kuri tika noraidīti vai atgrūsti. Iespējams, vecāki to nedarīja apzināti, bet kaut kādā veidā šie bērni sajūt to, ka viņi nav svarīgi, nav būtiski, viņu vajadzības nav svarīgas. Un šie bērni, izaugot, arī veido attiecības, ticot, ka viņi nav mīlestības vērti, ka viņus vienalga nepieņems, ka viņus atgrūdīs. Un tie ir cilvēki, kuri veido attiecības, un bieži vien viņi izvairās no tuvības, bieži vien viņi bēg no kaut kādām sarežģītām situācijām. Viņi izvairās no tuvības, izvairās no attiecību veidošanas, jo viņos ir iekšā šī sajūta, ka viņus nepieņems, ka viņus atraidīs. Un visbiežāk arī šīs trauksmainais tips meklē šo izvairīgo tipu, jo trauksmainajam cilvēkam ir vajadzīgs šis tāds adrenalīns, ko dod šis tāds izvairīgais tips. Viņam gribās viņu sasniegt, viņam gribās viņam pierādīt šo tādu mīlestību, varbūt dabūt sev kaut kādā ziņā, bet šis izvairīgais cilvēks ar šo izvairīgo tipu, viņš atkal būs tas, kurš mēģinās izvairīties, kurš varbūt būs attiecībās, bet viņš būs kaut kur prom. Varbūt tas būs darbs, kurā viņš ir prom, vai viņš nevēlas runāt par kaut kādām tēmām, viņš izvairās. Un tādā veidā šīs attiecības ir ļoti, ļoti sarežģītas. Nākamajā video es padalīšos par to, kā dziedināt vai kā mainīt šo piesaistes stilu, trauksmaino un nedrošo izvairīgo, bet pašā noslēgumā es gribu pateikt, ka vēlāk jau tika atklāts vēl viens piesaistes stils, kas ir dezorganizēts piesaistes stils. Šāds stils veidojās tiem bērniņiem, kuri ir piedzīvojuši vardarbību bērnībā, kuri ir atraidīti, kuri ir atstāti novārtā, kur ir piedzīvojuši vardarbību. Un reizēm šī personība ir dziļi traumēta, un šādam cilvēkam var būt dziļi personības traucējumi. Un pieauguši šādi cilvēki, viņiem vispār ir grūti veidot attiecības, viņi attiecībās reizēm strīdās, reizēm bēg projām, tad viņi nāk atpakaļ. Viņiem visu laiku ir vajadzīga šī tāda neveselīga trauksmaina dinamika, jo viņās ir šī iekšējā sajūta, ka viņi nav mīlestības vērti, ka viņus vienalga sāpinās, viņus nodos, viņus pievils. Tāpēc viņi it kā pietuvojās, bet arī pat laikā viņi tā kā bēg arī no šīm attiecībām, no šīs intimitātes.
Ja jums šī informācija bija noderīga, spiediet like, patīk, pierakstieties uz jaunumiem un tiksimies jau nākamajos video.